Sveiki! Šodien vēlos padalīties ar Dienvidkorejas produkciju Atomī, ko lietoju savā ikdienā un pasūtu jau ilgāku laiku, un īsi sakot, esmu vienkārši sajūsmā. Tie nav tikai skaistuma kopšanas līdzekļi, tā ir kvalitāte, kas jūtama jau pēc pirmajām lietošanas reizēm. Mana āda, mati un pašsajūta pēc onkoloģijas saslimšana ir pateicīgi, tāpēc ar prieku parādu jums, ko lietoju savā ikdienā. Un tā, dušas želēja ar šīs sviestu un moringas ekstraktu. Mitrina, baro un piešķir ādai zīdainu maigumu jau pēc pirmās lietošanas reizes, piemērots arī ļoti jūtīgai ādai. Nākamais ir vieglas tekstūras eļļa matiem ar vērtīgām eļļām, atjauno spīdumu, padara matus gludus un zīdainus, novēršot sausumu un lūšanu, ideāli piemērota bojātiem un trausliem matiem. Zīda proteīnu esence bez skalošanas, tātad stiprina, mīkstina un padara matus zīdainus un gludus, iemasējot to galvas ādā un matos. Nākamais ir augu kondicionieris un šampūns, kuri stiprina matus un nomierina galvas ādu, ideāli jūtīgai ādai un plāniem matiem. Tālāk, zobu pasta ar propolis palīdz pret iekaisumiem, smaganu asiņošanu un nepatīkamu elpu. Un manā mājā šī ir jau kā sos aptieciņa, kurai ir arī antibakteriāla iedarbība. Sejas losjons, viegls, mitrinošs, ar šo es sāku katru rītu savas sejas kopšanas procedūru. Mitrinošie balzāmi ideāli ādas atsvaidzināšanai un aizsardzībā pret sauli un arī cīņā pret grumbiņām. Es vienu lietoju vakarā un viens lietošanai pa dienu un no rīta. Un šeit ir perfekts rīta starts. Jūras kolagēna acu pači mazina pietūkumu, tumšos lokus un izlīdzina smalkās līnijas. Jebkura sejas kopšana nav iedomājama bez dienas krema un acu krema. Dienas krems, tātad kurš bagātīgs pret novecošanās vielām, baro, izlīdzina grumbas un atjauno ādas elastību. Un acu krems, kas samazina grumbiņas, pietūkumu un tumšos lokus zem acīm. Un nākamais top produkts Dienvidkorejas veikalā Atomī, ko es saucu perfektais spa mājās, vakaru kopšanas komplekts, dziļi attīra noloba atmirušās šūnas, sašaurina poras un padara ādu gludu un starojošu. Ejam tālāk. Nākamais, kas mums ir ļoti topā, arī ir tonējošais krems un grima bāze. Par šiem es esmu arī sajūsmā, kas izliedzina ādas toni, maskē nepilnības un aizsargā pret sauli un samazina grumbiņas. Un mans saules favorīts. Saules aizsargstiks. Piemērots un kas viņa arī pāri grimām. Tātad, ja mēs esam uzlikuši sev uz sejas ādas grimu, mierīgi sargājoties no saules kaitīgajiem stariem, mēs viņu varam uzklāt un nekaitēs tādām grimām. Un šis ir it kā liekas mazvērtīgs, bet viņš ir tiešām fantastisks lūpu balzāms ar rožu avokādo eļu un šī sviestu. Balzāms, kas dziedē arī lūpas brūces
un ļoti sausas lūpas, ar ko arī es tieši ļoti ilgu laiku cīnījos. Iesim tālāk. Tālāk ir hemohims. Tas ir dabīgs uzturu bagātinātājs ar ārstniecību augu ekstraktiem. Stiprina imunitāti, dod enerģiju un palīdz atjaunoties pēc slimībām un noguruma. Spirulīns. Tātad tas ir 100% dabīgs enerģijas, olbaltumu, vielu un dzelzs avots. Arī stiprina imunitāti un palīdz atjaunot spēkus. Un pavisam nesen ienākošais Eiropas Ātomī veikalā dzeramais kolagēns, uzturu bagātinātājs, kas stiprina ādu, nagus un matus. Visiem šiem produktiem ir inovatīvas formulas, tīras sastāvdaļas un pārsteidzoši rezultāti jau no pirmās lietošanas reizes. Ja arī tu vēlies iegādāties šos produktus patiešo no ražotāja, bez uzcenojuma, bez viltojumiem, raksti man komentārā vēlos, un arī tev pavisam drīz būs tāda iespēja baudīt šos produktus.